Esiet sveicināti, cienījamie riteņbraukšanas un īpaši BMX riteņbraukšanas draugi. Šodien pie mums riteņgalvās ciemos viens no visu laiku labākajiem Latvijas BMX braucējiem, olimpisko spēļu dalībnieks un daudzkārtais Latvijas elites čempions Kristens Krīgers. Čau, Kristen! Čau! Paldies, ka uzaicināji! Kristen, pavisam nesen jau tikāmies pāris dienas atpakaļ svinīgi apbalvošanas ceremonijā Latvijas riteņbraukšanas gada balva, kas notika Ādažos, kurā arī tu saņēmi apbalvojumus gan kā Latvijas čempions, gan, protams, arī kā olimpisko spēļu dalībnieks, kur kāpjas skatams ar pārējiem olimpiešiem. Kāds bija sajūta šajā pasākumā un vai jūties kā mājās? Ļoti pozitīvs. Šāds pasākums vienmēr ir patīkami, ka tāds ir. Ir forši satikt draugus, kolēģus, visu BMX un kopumā riteņbraukšanas saimī un aprunāties. Tas tāds labs veids, kā nosvinēt pagājušo sezonu un ar jaunu motivāciju sākt šo jauno. Skatoties kopumā uz šiem panākumiem, kas ne tikai BMX riteņbraukšanā tika gūti, bet arī citos riteņbraukšanas veidos, kādas palika pašam tās sajūtas? Laikam varētu teikt, lepnums ir forši dzirdēt, kā riteņbraukšana izskan Latvijā un vispār pasaulē. Tie sasniegumi, ko Toms uzrādīja, Ernests uzrādīja, Veronika, visi mēs kopā. Tas ir tik forši būt vienam no šīs saimes, vienai no sastāvdaļām šiem cilvēkiem un vispār kopumā. Un tā kā, jā, tikai un vienīgi pozitīvs sajūtas un tāds, jā, tiešām motivējoši, pacelājoši sajūta. Zāle arī, manuprāt, bija diezgan piepildīta un cilvēku skaits bija gana labs priekš šāda kopā sanākšanas pasākuma. Un tas, kas man ļoti patīk un ko es īpaši novērtēju BMX riteņbraukšanā, ir čempionu sveikšana un kad ir visi čempioni kreklos. Šī tradīcija, tu pats, mēs iepriekš pirms aizkadrā runājām, kad tev sākās no junioru vecuma, bet kā tu kopumā, kāds ir sajūts uzkāpt ar visiem savējiem mazajiem sešgadniekiem, 11 gadniekiem, arī veterāniem uz vienas skatuves? Foršas, tāds pagodinājums. Tad čempionu tituls vienmēr, gan tas tā paša sacensības un viss kopumā ir tāds, tā nozīmība ir tam klāt un tā pievienotā vērtība, neskatoties, ka tas ir krekls, bet vienkārši tas pats čempionu tituls ir forši un būt visiem kopā uz vienas skatuves, tas ir vēl tikai vienīgi labāk. Paiesim pavisam tālu atpakaļ. Tu esi dzimis 1996. gadā, pareizi? Paiesim atpakaļ uz kaut kādu 2000. gadu sākumu. Kā tev izdevās izcīnīt savu pirmo čempionu titulu? Pirmais čempionu tituls atnāca negaidīti ātri. Tas bija manā pirmajā sezonā, cīnoties ar Salvi. Tas sanāk 2001. Jā, 2001. gads, 2001-2002. gads, tur tās sezonas, manuprāt, sanāk, kad es sāku braukt 2001. Bet pirmo sezonu man sanāk aiziet 2002. Tajā 2001. gadā es nobraucu, manuprāt, tikai kāds 2 sacensības. Un tad 2002. gads ir pirmā pilnā sezona, cīnoties ar Salvi Jurģēnu, te parās cēsinieku, vēl projām labu draugu. Jā, tajā mirklī tas bija sacensības seriāls, manuprāt, 8 posmi, varbūt pat vairāk, un jā, konkrēts skaits tika ieskaitē un izdevās izcīnīt savu pirmo čempionu titulu pirmajā pilnajā sezonā. Otrajā sezonā gan Salvas man to atņēma. Revanšējās tajā. Cik kopumā tu esi skaitījis, cik tev ir Latvijas čempionu titulu? Zinu, ka elitē tev, manuprāt, bija 5 vai 6 no galvas izskata, bet gan daudz nav viņa. Elitē 5, vinēja abus 2 juniora gadus un pats. Tas ir labs jautājums. 11 noteikti, jā. Vairāk, es laikam varētu atcerēties vairāk tās reizes, kad es neesmu vinējis čempionu titulu, jo tās tādas spilgtākas palikušas prātā. Tā, kad bija jaunāks, es braucu ar gadu vecākiem puišiem. Bija tāda iespēja vēl varēja tā braukt, un tad es zinu, ka pāris reizes ir nācies Jānim Mērglim no Smiltenes piekāpties, un tās arī būs tās reizes, kad tas čempionu tituls netika izcīnīts, jā.
Nu, bet, ko tu atceries tagad, 2000. Gada sākums, tu vēl kā mazs puika ar lieliem džekiem kopā un visā tajā BMX ģimenē. Kāds tolaik bija BMX? Citādāks. Es teiktu, protams, joprojām BMX ir tāda ģimeņa sporta veids, bet tajā laikā tas bija vēl vairāk jūtams. Mēs braucām uz sacensībām, dzīvojām teltīs, bija šīs telšu pilsētiņas, kempinga zonas, un tas bija, jā, tā ģimeniskuma sajūta noteikti bija lielāka. Un tas būtu tā galvenā atšķirība, manuprāt, bet tādā sajūta ziņā BMX man vienmēr ir bijis super mīļš, un tā ir tik milzīga mana dzīves sastāvdaļa, kad jā, tādā citādā ziņā es teiktu, ka man tas nav mainījies, bet vairāk tās ārpus trases tās lietas bija savādāks, jā. Treneris Ivars Grantiņš bija tas, kurš, vismaz Wikipēdijā, ko es tevi skatījos, bija tas, kurš tevi ir tavs pirmais treneris. Nu, pastāst, kā viņš tevi uzrunāja, vai tas bija tomēr vairāk tavu tēta nopelns, kāpēc tu esi BMX, vai tomēr arī treneris mācēja tevi iesaistīt ļoti labi. Jo skatītājiem un klausītājiem jāatgādina, tu esi Jelgavas BMX audzēknis, arī šobrīd daudzus gadus dzīvo Valmierā, bet tomēr tu esi Jelgavnieks. Pastāst par to treneru lomu. Tāda trenera loma, tētim paziņa. Pa lielam, Ivars ir tēta paziņa, un pats viņš kādreiz ir braucis BMX-ā, un tad, jā, viņš vienkārši ievirzīja šajos pirmajos soļos. Man patika viņa motivēšana, kā ir pēc treniņa. Ja es biju labi trenējies, tad viņš parādīja kādu triku trasē. Viņa visādi, tas, kas mūsdienās, manuprāt, BMX-ā ir nedaudz pagājis maliņā, ir visi ļoti profesionāli, visi ļoti sportiski, nekādas liekas lietas, bet Ivars man parādīja, cik BMX var būt forši, cik tā ir kā izpriece, un tad treniņa beigās viņš varēja stūrīt, sagriezt otrādāk, pārlikt kāju pār rāmim, un tas bija tas, kas sākumā. Jā, visas šīs lietas, kas parādīja, cik BMX var būt fun. Cik tas ir tāds, ka tāds nav jāņem tik nopietni, un tā bija tā pirmā lieta, kas, manuprāt, mani tiešām tā pavilka, ka tā ir tāda kā liela izklaide, kur tu labi pavadi laiku. Tas bija tas, ko es vislabāk atceros no viņa treniņiem, jā, tas bija. Bet viņš man ielika to pašu pamatiņu, un tad jau es sāku trenēties pie Aivara Ikaunieka. Tas man ielika, es gribētu teikt, ļoti labus fiziskos pamatus. Un tā viņa treniņa metodika bija tiešām šis fiziskais spēks un tā pišku citādākā veido. Un tāpēc tas bija, manuprāt, tāds labs komplekts, ka man bija ielikts tas braukšanas tehnikas, tas pamatiņš un tad tas fiziskais. Un tādēļ, manuprāt, arī jau, kad es biju jaunāks, tad tie bija tie mani bonusi, kad bija tāds diezgan laba tas complete package, jā, kas man bija bērnībā ielikts iekšā. Jā. Vai var teikt, ka arī pret saviem vienaudžiem, gan jaunatnes vecumā, gan arī tālāk, tu esi fiziski bijis pārāks, tādā fiziskā ziņā, un to kompleksē kopā tehniku, ko tu man tikko teici, ko arī... Gribētos teikt, jā, vienmēr es biju fiziski spēcīgs, un jauniešos tas palīdz, tas tiešām palīdz, bet tas var būt tāds, kad ir ļoti forši arī pēc tam Jevgeņijs Lisovskis, Klāvam Lisovskim teicis, viņš ar mani bijis treneris, ka viņš jau arī pamanīja arī to, ka es esmu fiziski spēcīgs, bet kaut kādas tehniskās lietas vēlāk uzreiz piekliboja, jo tu vairāk centies iziet uz to fizisko spēku, un tāpēc ir jāatrod tas balans, kad to jauniešu vecumu varbūt tu izbrauks uz fizisko, bet nāks jau nopietnāks un tehniskāks BMX, un tu netiksi līdzi, un tad tur jau pa lielam viss ir pazaudēts. Tāpēc ir ļoti svarīgi vienmēr arī tagad, kad es trenēju jauniešus, pirmā lieta, ko es gribu viņiem iemācīt, ir tiešām šie pamati, šī tehnika un spēku var jebkurā mirklī uztrenēt. Bet jā, es gribētu teikt, ka man paveicās ar to, ka man tas spēks nāca diezgan dabīgi, un tad tas bija tā vieglāk, un tiešām tā jauniešu vecumā tas bija viens no maniem galvenajiem trumpiem, jā. Varbūt ieliekot daudz punktu vēl par Jelgavas BMX riteņbraukšanu, tad noteikti liela loma ir arī tēvam dēlam Balbekiem.
Viennozīmīgi, jā. Aivars ilgadējs klubu vadītājs un Uldis jau arī daudzus gadus treneris. Tagad pirms tam arī bija braucējs. Droši vien laikā, kad tu vēl biji mazs puika, viņš aktīvi cīnījās ar tavu nākamo jau treneri Ivo Lakuču un pārējiem džekiem, kas bija tajā laikā brauc. Viņa loma Jelgavas BMX-ā. Milzīgi, arī jau projām tagad. Aivars man ir tik daudz palīdzējis un vispār Mītavas Kumeļi kā klubs visos veidos, sākot ar finansiālo, un tās ir bijušas manas mājas, pat rekur es tagad dzīvoju Valmierā, bet tāpat tās Mītavas Kumeļi ir manas mājas, un tas ir tā no turienes, kur es esmu nācis, tas viss pamats man tur ir ielikts, un es saku, arī tie treneri, kas man ir mainījušies, Ivars, Aivars, pēc tam Jevgeņijs, pēc tam es ar Kristapu Vinteru kopā trenējos, tas viss, tā ir Jelgava, jā, kas ir izveidojusi to BMX-istu, kāds es atnācu uz Valmieru, un tad jau sākās tā pieslīpēšana, kur milzīgs paldies Ivo, kur arī milzīgs darbs, bet jā, tas viss kopumā ir savilcies, un Balbeku ģimene, tāpat Jonkusu ģimene, Jelgava, tas, es teiktu, ka tā ir Jelgava vispār kā tāda ir spēlējusi ļoti lielu lomu Latvijas BMX-ā un arī, jā, manā karjerā. Tā kā ļoti daudz cilvēkiem, kuriem man būtu jāsaka paldies, un tā kā, jā, bez viņiem es nebūtu šeit noteikti. Galu galā Jelgava ir viens no BMX stūrakmeņiem Latvijas, un ļoti daudz braucēju nākuši no Jelgavas. Bez tevis, bez Balbeka, noteikti arī Vinters jau tevis pieminētais, un droši vien vēl vesela plejāde. Klaus Savskis. Manis Budīnski droši vien arī, kas, un vēl droši vien savu. Tieši tā, Cik Klaus Savskis joprojām ir Nīderlandes komandā ar māsām Smuldersām darbojās? Jā. Klāvam ir olimpiskā bronzas medaļa. Tā kā, jā, tas kur Jelgava ir un būs, jā, manuprāt. Super. Prieks arī par Klāvu un viņa tēmām. Bet Kristana izstāstīja, ko Ivo Lakučs un ko, es arī rakstā par tevi, pēdējā rakstā, atļāvos teikt, ka tu arī pievienojies Stromberga komandai, jo tā bija divkārtē olimpiskā čempiona komanda, kurš pat bija izcīnījis savu otro zelta medaļu. Kā tu nonāci pie Ivo un kā tu nonāci čempionu komandā? Īstajā vietā, īstajā laikā. Tas būtu tāds īsais stāstījums, bet te ir tas mirklis, kad es trenējos kopā ar Kristapu Vinteru. Viņš tajā mirklī trenējās ar Ivo. Un tajā mirklī es trenējos pēc Ivo programmas kopā ar Kristapu, un tad pa lielam biju treneru meklējumos, uzrunā Ivo, vai būtu iespēja. Ivo teica, rekur, atbrauc uz treniņu Valmierā, pastīsimies, ko vari. Atbraucu šo treniņu, esmu pārbījies, nezinu, ko gaidīt, ko darīt, un aizvedu šo treniņu. Ivo saka, ok, atbrauc uz vēl kādu, tad laikam sanāk, ka tā bija tā mana atlasīta. Tā bija tā mana atlase, tad nāca vasara, kas tagad man tie gadi jūg, bet nāca vasara, un tad paldies, kur vēl viens cilvēks, kas man ir ļoti daudz palīdzējis, Elvis Puroms. Nodzīvoju visu vasaru, sākot, kā skola beidzās, jūnija sākums līdz augustam, nosvinēju pat augustā savu dzimšanas dienu šeit Valmierā, nodzīvoju pirmo vasaru šādu, trenējoties pīvo. Nodzīvoju otro vasaru, tie, manuprāt, sanāk 15, 16 gadi, tas jauniešu vecums. Izcīnīju, tieši pirms junioriem. Tieši pirms junioriem. 2 vasaras es dzīvoju, trenējos, braucu uz sacensībām kopā ar Elvi, ar Edžu, ar Rihardu. Tajā mirklī Māris jau bija projām. Jā, viņš bija projām, viņš tik daudz neparādījās. Un jā, izcīnīju otro vietu Eiropā, izcīnīju Eiropas čempionu titulu jauniešos un izcīnīju 3. vietu pasaules čempionātā 15 gadu vecumā, jā, un tad tajā mirklī tā kā sāka man tie rezultāti arī kāpt uz augšu, un Ivo saka, rekur, nākošais gads ir juniori, es esmu gatavs strādāt, es redzu, ka tu esi gatavs strādāt, bet vienīgais loģiskais variants, kā mēs redzam, kā mēs varam strādāt, ir
dzīvojot visu laiku uz vietas Valmierā, un tad šī mirklī pieslēdzās paldies ģimenei, ka viņi man uzticējās, palaida, un tā es nokļuvu Valmierā, jā, Ivo paspārnē, un paldies milzīgs viņam, un kad man bija šī iespēja, jo tajā mirklī bija man tajos 13, 14 gados tāds tā kā bišķiņ pagrimums, bija mazliet motivācijas trūkums. Valmierā, Jelgavā tur mainījās treneri, nu nebija tā... Juku laiki, var teikt. Jā, un tad bija ko darīt, un jā, paldies riktīgi forši, kad izdevās trāpīt tur tajā vilcienā ar Ivo, un tas arī teiktu, kad bija, kas man iestartēja to karjeru pa īstam. Junioru vecuma posms tev arī tiešām bija ļoti, ļoti veiksmīgs. Toreiz vairāk, protams, pastāstīt, bet es atceros pats vēl kā šodien 2014. gadu, kad izcīnīja otro vietu, manuprāt, Eiropas čempionātā junioriem ar Niku Kimenu cīnoties un arī ar norvēģi braucēju Tori uzvārdus piemirsās. Nāvēs tāds, jā. Jūs bijāt, manuprāt, tādi 3 dominējošie tā laika braucēji ar pat par atrāvienu pret pārējiem un arī Kimenam tu spēji iekost un varēja ar viņu cīnīties, un arī Norvēģi, kā jau teicu, pārspēt. Ko tu atceries no junioru vecuma, un vai tas bija tev tāds, viena no karjeras augstākajiem mirkļiem, ja paskatās tieši tādos lielo maču sniegumu? Juniori, zin, kā tajā mirklī varbūt tas tā nelikās. Jo īstenībā tā pārēja no tiem 16 gadīgiem uz junioriem īsti jau nekas nepamanījās. Pamanījās trase. Jo braucēji mēs bijām tie paši. Es ar Niku esmu braucis no 12 gadu vecuma Tori, turpatās arī bija Simons Makvārds, Kuliens Izidors. Mēs visi šie 96. gads tagad vēl projām turpatās tajā top 2. Jā, visi ir aktīvi, visi brauc. Šajā pašā olimpiādē mēs piedalījāmies 4, 96. gadi. Mēs tur visu laiku kopā esam bijuši, tāpēc tie juniori nelikās nekas, tāds baigi citādāks, un tāpēc tas viss likās tā mājīgi, droši un ērti, jā. Junioros, kad tādā sliktā dienā, tu noteikti varēji aizcīnīties līdz finālam, un tad finālā sākās viss no jauna, un tur viens brauciens, un tā noteikti nebija elitē. Elitē labā dienā pusfinālā paliec, vai, un tāpēc tie juniori tā tiešām ļoti viegli un organiski nāca, un jā, tad es tā kā vairāk uzskatu, ka tā parasti varbūt tie nav tik daudz to skaļo panākumu, bet jebkurš elites panākums ir daudz manā skatījumā augstāk vērtējams nekā juniori, jā. Tas tā. Bet juniori bija tas lielais, droši vien, es domāju, ka tu piekritīs tas milzīgais starposms starp jaunatnes un elites sportu, tas juniori pārēja gan uz lielo starta kalnu, un šeit uzreiz jautājums, kā tev bija šī pārējais lielo starta kalnu, jo zinām, ka daudziem BMX braucējiem tā ir kaut kāds, mērā liels izaicinājums. Kā bija tev? Vai tev tas dabīgi sanāca, vai bija jāpielauž sevi bišķiņu? Forši jau bija tas, ka tajā mirklī, kad es pārvācos uz Valmieru un tās vasaras dzīvoju, šeit jau bija kalns. Es varēju pa to braukt, un es sāku braukt šajos 13, 14 gados, jau braucu pa lielo kalnu, tāpēc tajos junioros tā vairs nelikās tik liela, nezinu, barjera, ko pārkāpt. Tas likās ļoti loģiski, un ka tas tā ir. Es reāli, es tam gatavojos jau ar to, ka man tur būs jābrauc, un tāpēc man laikam šis nebija nekādā veidā nekāds šķērslis, un tas lielais kalns bija kā vienkārši jau treniņos atstrādāts, un tāpēc es biju gatavs tam, jā. 2015. sanāk tavs pirmais elites gads, pareizi sanāca pabeidz juniors, un 15. gadā Zolderā bija pasaules čempionāts, arī man tur bija iespēja būt tiešām arī viena no lielākajām droši vien trasēm Eiropā, joprojām aktīvā trasa. Drausmīgi laikapstākļi. Drausmīgi laikapstākļi atceltas vai apturētas sacensības, noteikti braucēji un vispārējais, bet tev priekš pirmā elites gada ļoti labi gāja. Es atceros, man liekas, tu biji ceturdaļfinālā. Ceturdaļfinālā braucot pa 3. 2. virāžā
Ramīres ielika sānos, un mēs divi nokritām. Jā, labs gads. Nu, man vienmēr Zolderi patikusi, arī tur es biju Eiropas čempionāta finālā vēlāk, un vairākus posmus esmu vinējis gan junioros, gan elitē. Tā kā, jā, Zolderi man vienmēr ir patikusi, un tas arī ir, tas 15. gads arī bija manuprāt, tā galvenā sacensība, kuras tiešām vislabāk arī nobraucu, jā, stulbi, ka tāda neveiksme, bet, jā, šis pasaules čempionāts es noteikti arī vērtēju, kad bija mans labākais sniegums, ko es parādīju šajā gadā. Jo tas tiešām, manuprāt, tas arī tu ļoti patīkami pārsteidz Rivo Lakuču, es domāju, tieši tajā brīdī, jo tur bija gan Strombergs, gan Treimans, gan jūs visi bijāt kopā labākie. Mēs ar Edžu bijām vienā ceturdaļu finālā tajā mirklī, jā. Māris, man liekas, jau pat bija citur, vai pat viņš arī nekur tālu netika tieši tajā čempionātā konkrētajā. Jo tur tiešām tie laika apstākļi bija dramatiski, un tur viss šķīd. Un, manuprāt, arī šveicieši bija ļoti stipri tajā gadā. Grāfs, manuprāt, bija viens no favorītiem arī. Jā. Ļoti labi nobrauc. Paejot uz priekšu un paskatoties arī kopumā visus elites gadus, līdz arī ieskaitot arī pagājušo gadu, kuri tev pašam ir bijuši tie karjeras spilgtākie mirkļi, spilgtākie rezultāti, vai tas ir Eiropas čempionāta fināls Veronā, vai pasaules kausa fināli, ko sasniedz Kolumbijā, arī tāpat tās tev ir bijuši pusfināli pasaules kausos, kur tiešām startē visi labākie braucēji kopā. Padalies ar savām sajūtām. Pirmais noteikti būs Kolumbija. Jā, tas pasaules kausa fināls. Manuprāt, man ir bijuši 6 pusfināli pasaules kausos, ir bijis ļoti tuvu un vienmēr pišķiņ pietrūkst. Un tad beidzot, man vēl ir bilde, kur es braucu finišā un to smaidu redzu sejā, kad pusfinālā, kad šķērsoja līniju. Jā, nu tā noteikti ir, tās laikam ir tās visaugstākās emocijas, kas ir bijuši tas pasaules kausa fināls, ka beidzot izdevās aizsniegties līdz tam un tad nākošais noteikti būs Eiropas čempionāta fināls elitē. Vēl ļoti spilgti atmiņā noteikti ir pirmā uzvara Eiropas kausa posmā 2016. gads Holandē, kur cīnoties ar Jasperu, sanāca uz finiša līnijas izvilkt šo uzvaru. Pirmais tituls Eiropas kausa posmā elitē, jā, tad tas noteikti, un gadu vēlāk Vācijā vinēju, forši atcerēties, vinēju 2 posmus Eiropas kausā. Eiropas posmā, jā. Jā, tad pirmajā dienā vispār bija ar Edžu Treimani un Kristapu Veikšu, mēs bijām 3 latvieši uz piedestāla, 1., 2., 3, un nākošajā dienā arī izdevās uzvarēt, tas perfekta nedēļas nogalē. Tad tie noteikti ir tie spilgtākie mirkļi, jā. Tiešām forši atcerēties. Izejot cauri, jā, visam kāds jā, ir. Jā, tā kaut kāda ikdienā jau aizmirstās, bet jā, tiešām forši, jā. Noteikti arī olimpiskās spēles ir bijis, un, manuprāt, ir sapnis jebkuram BMX braucējiem, jo tas ir pats augstākais, ko vispār var sasniegt šajā sporta veidā. Un tev tas izdevās aizvadītajās olimpiskajās spēlēs, kas bija Parīzē. Bet pirms tam jautājums tev, uz cik olimpiskajām spēlēm tu reāli pretendēji? Es ļoti labi atceros iepriekšējās Tokijas spēles, bet vai arī uz Rio tu biji kandidātos un arī tur pastāvēja kāda iespēja arī tev aizbraukt uz Rio spēlēm? Jā, pa lielam Rio spēles varbūt, es nezinu, vai es pats būtu gatavs, bet vienīgais, kas mani atturēja, bija tas, ka mēs neizcīnījām 3 vietas. Es biju 3. numurs. Es arī līdz beidzamajam mirklim trenējos kopā ar Edžu un Māri. Mēs bijām Floridā, Sarasotā dzīvojām, gatavojāmies šīm Rio spēlēm. Puiši aizlidoja no turienes uz Rio, es lidoju mājās. Tā kā es biju super tuvu, bet manuprāt, ka tajā mirklī es vēl nebiju gatavs piedalīties šajā. Tagad skatoties, kāda ir olimpiāda, varbūt tajā mirklī es būtu domājis citādāk, varbūt tas man nāktu vieglāk, varbūt nākošās būtu citādākas, bet es noteikti uzskatu, ka Tokija bija spēles, kurās es varēju labi nostartēt un ka tās bija, kurās
man bija jābūt tā es uzskatu, bet kā sanāca, tā sanāca, un jā, Parīze. Tokija bija tavs pīķis karjeras, var tā teikt. Tas sanāk Tokija 21. gads. Tie bija tie gadi, kad tas bija tas pats karjeras augstākais pīķis. Nu, ja tagad tā atskatās reāli, kur pēc savām visām rezultātiem, kur arī bija tie paši fināli Eiropas čempionātā un tā tālāk, vai tas bija tas laiks, nu, kad šitais ir tie labākie laiki? Ja skatās tā pēc rezultātiem noteikti, bet fiziskā ziņā un visādi citādi skatoties un analizējot rezultātus, tieši ņemot laikus un tādus, tad es uz Parīzi biju labākā formā, bet, manuprāt, jā, tāds gatavākais un, jā, teiktu, ka Tokija būtu bijis tas, bet nē, grūti pateikt, kā būtu, es nezinu. Es gribētu teikt, ka tagad šis beidzamais 23. 24. gads es arī biju ļoti labā formā un uz Parīzes arī biju sagatavojies. Tā kā grūti tā spriest. Es biju gatavs tad, biju gatavs arī tagad. Vienkārši varbūt būtu bijis foršāk, ja tās būtu divas spēles, kaut kāda pieredze. Noteikti tā būtu spēlējusi lielu lomu. Bet nē, es negribētu teikt, ka tas bija tas pats pīķis, jo es biju tiešām arī labā formā tagad. Skatoties uz šīm aizvadītiem olimpiskajām spēlēm, es ļoti labi atceros 2023. gadā Glāzgovā notika pasaules čempionāts. Atceros arī ļoti labi iesākt čempionātu. Manuprāt, apstājies sākotnēji astoņdaļfinālā, bet pēc tam viena no konkurentiem, manuprāt, diskvalificējuši bija pārkāpts kaut kādas līnijas, un tev bija vēl viena iespēja startēt, un tu tiki ceturtdaļfinālā, tu biji starp 24 labākajiem braucējiem, arī tur tu ļoti labi nobrauci. Un rezultātā tieši tas ceturtdaļfināls arī tev atnesis pēc būtības šo olimpisko ceļu zīmi. Tā arī sanāca, ne? Pareizi tā ir. Jā, tā arī ir, un pa lielam uz to mēs arī gatavojamies. Tas arī bija, kad bija skaidrs, ka bija mainījušies kritēriji, vairs nebūs nekāds individuālais rangs, un tad 23. gadā tas pasaules čempionāts arī bija. Mēs braucām iepriekš trenēties uz turieni, un bija ļoti liels rūgtums, kad es redzēju, ka šis braucējs pārbrauc šo balto līniju, un viņš arī iebrauc tajā manā līnijā. Un, tas arī bija tas, ka tu it kā esi gatavojies, tu viss esi izdarījis, un kad šitā tomēr tas beidzās un beigās, kad to samainīja, tas bija tāds, tā kā tas ieguldītais darbs nav bijis pa velti, un tāpēc arī tas ceturtdaļfināls nāca vieglāk. Un, jā, tas bija tāds labs emocijas, vai ne? Vēl ritīgi tāds uzrāviens emocijas. Jā, kad tas tā, jā, un jā, tas bija, tas 2023. gads bija viss pakārtots tieši šīm vienām sacensībām, un tas atmaksājās un deva rezultātu cerēto. Kā olimpiskās spēles Parīzē un visa šī gatavošanās, tā sadarbība, izvēlētās sacensības, lai sagatavotos treniņu nometnes, padalies par to, kāds bija tas tavs aizvadītais un vēl aizvadītais gads, 23. gada otrā puse, kad jau kvalificējies līdz pašām spēlēm tieši no gatavošanās viedokļus, ko varbūt likāt lielāko akcentu ar Ivo kopā, un jā, par to posmu varbūt pastāst tieši līdz spēlēm. Viss gatavošanās posms aizvadīts tikai bez nekāda veida aizķeršanās līdz Zolders mačiem, kad es salauzu mazo pirkstu. Tas mums tur bišķiņa atmet atpakaļ. Tajā mirklī bija jāsāk domāt kaut kādu variantu, bet citādāk līdz tam mirklim mēs gatavojāmies ļoti līdzīgi kā līdz šim, līdzīgi kā 23. gada pasaules čempionātam. Tādas bija spēles, treniņi maksimāli daudz tika pakārtoti trases ātrumam, jo zināja, ka trase Parīzē būs maza, kad tas būs tas variants, kur mēs varēsim veidot kādus mūvus un tas viss, jā, un tad bišķiņ šīs Zolders sacensības, pat vēl tās nebija sacensības, tas bija treniņš, atkal nepārāk labi laikapstākļi, un pilnīgi ne no kurienes startā izspolē rats, un es pārbīju stūreču, jā, un salauzu mazo pirkstu, un jā, tajā mirklī bija jāsāk domāt, kā un ko mēs tagad mainām, ko mēs darām, cik ātri viņš sadzīs, un
Tad paldies Ivo, jā, kad viņš mani noturēja visu laiku motivētu, kad viss ok, viss notiek tā kā tam jānotiek. Šito aizmirstam, mums vēl ir laiks, mēs visu paspēsim. Un tā arī beigās bija, jā. Nu, viss sagatavošanās posms ir milzīgs. Paldies Ivo, jā, ka viņš visu laiku mani turēja sliedēs un sakārto šo programmu, lai es būtu ļoti, ļoti, ļoti gatavs, kāds es arī biju. Ivo Lakučs ir tiešām spilgta personība arī tavā dzīvē un tavā karjerā, pavisam noteikti jau no tā brīža, ka viņš tevi uzaicināja līdz droši vien vēl šodienai, un iespējams paliks tāds arī visu laiku. Tās Ivo īpašības un tās rakstura iezīmes, kas palīdzēja viņam tevi arī grūtos brīžos, jo kritieni un visādas neveiksmes ir bijušas ikvienam BMX braucējiem, un arī tevi viņas nav žēlojušas kritienu ziņā arī iepriekš. Tieši tie Ivo īpašības, ko tu vērtē viņā visaugstāk, kas ir tas, kas viņu pavelk? Kas tevi pavelk? Viņš ir izcils psihologs. Nu, viņš māk īstajos brīžos pateikt īstos vārdus. Man visvairāk ir tas, man ir milzīgs respekts pret viņu, un es maksimāli uzticos jebkam, ko viņš saka. Un, manuprāt, tas ir tas, kas man ir palīdzējis, tā ticība viņam un tā saikne sportistam ar treneri. Un, jā, nu tas nevienam nav šaubu, ka Ivo zina, ko dara. Viņš zina, kā ir jābrauc ar riteni, viņš zina, viņš pats to ir darījis. Viņš māk sakārtot treniņu plānu, bet, manuprāt, jā, galvenā lieta, kas ir, kur Ivo ir ļoti spēcīgs, ir tas, ka cik labs psihologs viņš ir un ka viņš zina, kas sportistam ir jāpasaka, kas sportistam strādā un kā viņu ievirzīt tajā pareizajā virzienā. Jā. Viņš, un tad, ir tās, pirms mačiem arī, cik vēsi viņš māk tā kā parādīt no ārpuses, ka viņš neuztraucās, tas arī tā kā tevi kā sportistu nomierina. Jā, nu es teiktu, tie ir tās galvenās lietas, kas manuprāt, man ļoti palīdzēja. Un tās lietas un tās īpašības tu arī centies paņemt sev kā trenerim, kad tu strādā ar saviem tagad jau jauniem audzēkņiem? Cenšos, varbūt tik labi man nesanāk, vēl mācos, pagaidām. Bet jā, noteikti gribētos, lai pēc tam vēlāk mani audzēkņi par mani saka līdzīgas lietas, jā, viennozīmīgi. Parīzes Olimpiskās spēles, aizbraukšana jau uz turieni un treniņu, tur viss varbūt līdz pašam startam. Tu pats teici, ka tā tev bija debīta, to tu ieraudzīt olimpisko garšu pirmo reizi. Bija kaut kādas lietas, kas varbūt bija pilnīgi savādākas nekā, standarta pasaules kausos vai pasaules čempionātā tieši tur uz vietas esot. Jo džeki, braucējiem palielam ir tie paši, viņi visi ir redzēti, zināmi, bet, protams, likums ir pavisam cits. Kas bija pavisam citādāk šie treniņi pirms spēlēm? Trase, palielam pustukša. Mēs esam milzīgs klusums, tāds visu laiku tāda spriedzīte tiek turēta, un tas bija tas pats, jo pierasts ir pasaules kausā, fonā skan mūzika, ir daudz sportisti, viens ar otru sarunājās. Šeit šīs sarunas bija maz. 24 braucēji tikai, Džeki. Jā, šeit šīs sarunas bija mazāk, un tā spriedzīte, jā, tas tu kopā ar savu komandu esi, un pārējie visi ir nostāki, un neviens ar nevienu vairs nečupojās. Visi ir gatavi darbam, jā. Es nesaku, ka tas bija sliktāk. Man savā veidā tas pat ļoti patikās, bet tas noteikti bija citādāk nekā ierasts, jā. Tā būtu tā. Pārējais tieši sacensību ziņā, jā, gribētu teikt, ka daudz nemainījās. Protams, daudz skaļāki fani. Jo frančiem sanāk un jā, tā fanozīme, bet tieši tā ļoti līdzīga sajūta ir arī braucot sacensībās Francijā, tā kā tas vienkārši atšķirās no citiem pasaules kausiem, kad šie pasaules kausi mums tik bieži nenotiek Francijā, bet jā, tieši tikpat skaļi fani ir arī vietējās franču sacensībās un indoros, tā kā jā, tas vairāk uz to, kad vairāk par šo lokāciju.
Un viss apkārt trasei, ēšanas, ciemats, atklāšanas ceremonija, kā tas bija izbaudīt, to bija. Tas bija ļoti forši. Man vairāk šo ir jautājuši. Es nezinu, ko es gaidīju, tā grūti pateikt, bet tas, ko es redzēju un kā tas bija pavisam citādāk. Kaut vai ejot pa šo ciematu, redzēt citus sportistus, kurus iepriekš es redzēju pa televizoru. Simona Bails staigājās, sprinteris, olimpiskais čempions. Ja tu redzi šos cilvēkus šajā ciematā, tā ir visu laiku tā kā ekstra motivācija, ka tu zini, ka visi, kas šur ir ieradušies parādīt savu labāko sniegumu. Šī ir 4 gadus lielākās sacensības, un kad visi ir atnākuši padarīt darbiņu, jā, tas bija šis ciemats un viss tā enerģija, kas bija, tā bija tā galvenā lieta, kas man ir palikusi atmiņā. Un atklāšanas ceremonija, tas brauciens ar kuģīti, tas bija augsts, un tā varbūt nav tā labākā atmiņa, jā, bet pēc kuģīša visu šīs svinīgās uzrunas, kas man parasti likušās diezgan neinteresantas un varbūt dažreiz pat tukšas, bet šeit viņa tiešām izdevās pateikt un atrast šos īstos vārdus, ka tik pa laikam parādījās Zosāde, ir tas, kas man visvairāk šī enerģija, ko izstaroja viss pasākums kopumā, ir tas, kas man vislabāk palicis atmiņā. Jo olimpiskās spēles Parīzē, tās bija atkal īstas olimpiskās spēles, tas bija tāds reāls, tiešām viss. 4 gadus tiešām var teikt nozīmīgākais sporta notikums, jo pēdējie gadi iepriekšējie, gan Covid dēļ, gan tas, ka viņas nenotiek Eiropā, diezgan daudz atmet atpakaļ. Manuprāt, Londona bija iepriekšējās spēles. Droši vien to Ivo labāk var pateikt, jo es ne tu nebijām Londonā, bet visticamāk jau tā bija tā, ko varēja salīdzināt ar Parīzi, vismaz no tādas atmosfēras ziņas. Iespējams, jā. Par komandu Latvijas vispār kopumā skaidrs, ka tā BMX komūna ir maziņa un 2 braucēji jūs bijāt tikai, un arī katram puisis un Džeks un meiteni, līdz ar to arī savi treniņu laiki droši vien vispārējais, bet kopumā vai izdevās arī kādiem jauniem Latvijas olimpiešiem iepazīties, izveidot kādas labas attiecības, kas jau joprojām ir, kā teikt, spēkā esošas? Jā, pa lielam mūsu delegācija ir maziņa, un tad mēs tāda kā liela ģimene aizbraucām un ļoti forši visi viens par otru interesējās, kā tev starts, kā tev treniņi. Un tā, manuprāt, tas, man liekas, ir bonus, ka mēs esam tik maza šī delegācija, ka tiešām viens par visiem, visi par vienu. Un man ļoti paveicās ar maniem istabas biedriem. Es biju ar Ernestu Zeiboldu, Toms Kuiņu un Ritvaru Suharevu. Jā, ļoti forša kompānija. Katrs, manuprāt, gribētu teikt, pilnīgi citādāks sportists, bet tajā pašā laikā mēs visi esam sportisti, un tas ir tas, kas mūs vieno. Ar katru bija ļoti interesanti parunāt par viņa sporta specifiku, kā viņš trenējās, kā viņš pieiet tām lietām. Vislabākais kontakts bija ar Ernestu, tagad vēl projām ik pa laikam sazvanamies, parunājamies. Pirms tam mēs bijām pazīstami, bet nevienā mirklī nebija sanācis būt kopā. Un, jā, tiešām tā ir vēl viena lieta, kas paldies sportam par to, ka tu iepazīsti jaunus cilvēkus, līdzīgi domājošus, un tie kļūst par taviem draugiem. Jā. Par pašiem olimpiskajiem braucieniem skaidrs, ka tas pats teiksim tās droši vien pēcgarš un viss tas pārējais, to var sagremot tikai jau tagad mierīgi, jo tas, kā tas viss beidzās, noteikti nebija pavisam noteikti tas, kā būtu gaidīts, bet kopumā lietas, teiksim, tā pirmie 2 braucieni, ko tu atceries par viņiem, un vai tur bija lielāka šansa aizķerties tajā 4. Zin kā, par tiem pirmajiem braucieniem, pirmais brauciens biju tiešām vairāk satraucies nekā likās līdz tam mirklim, līdz gāja augšā uz startu. Tā nebija, nostājos pie starta barjeras, pēkšņi tiešām nejūtos tā kā es, bet tajā pašā mirklī centos ar to cīnīties, līdz ar to brauciens arī bija kāds bija. Bet nevienā mirklī baigi par to rezultātu nestraucos, jo šis formāts, kad tev ir jātiek 20. un tad tev ir otrā iespēja. Šans, jā. Tieši tā, jā. Un
tāpēc arī par otro braucienu pietiktu pāris vietas augstāk un viss kārtībā tajā 20. iebraukt. Tas nebija vispār, pa lielam nekas neiespējams. Nereāls, jo tur bija arī dažas tur jau tā lieta, jā, tas 20, tāpēc tie pirmie braucieni tie tiešām bija vienkārši, lai sajustu to garšiņu, jo tajā 12. tajā pirmajā mirklī bija diezgan sarežģīti tikt, tāpēc es savā galvā liku to ideju, kad būs jābrauc 4. brauciens, un tur būs tas kapiņš, tas būs un tur būs vai īstā cīņā, būs vai nebūs. Ne? Jā, un tāpēc tad tieši dēļ šī jaunā formāta es nevienā mirklī īsti nestraucos par to, kad kaut kas negāja, tā kā tas mērķis bija kāpināt braucienu pa braucienam, un tad tas 4. dienas brauciens arī būs tas, kurā arī parādīsies, kas ir kas, un es noteikti vēl projām esmu pārliecināts, kad es tur tajā 4. varēju tikt, un ka tas arī nebija nekas neiespējams. Es biju tiešām sagatavojies. Tā kā, jā, tāpēc šis jaunais formāts, manuprāt, bija ļoti, ļoti labs un gan skatītājiem, gan braucējiem tīkams. Sanāk arī, ka vienkārši tajā pirmajā dienā tās likmes jau tad būtu krietni augstāks, jo bieži vien atceramies iepriekšējās olimpiskās spēles, kur tie, kas aizbrauc, tie aizbrauc, un tie, kas neaizbrauc, tie arī beidzās. Tieši tā, jā. Tāpēc šis bija ļoti loģiski un saprotami, un visu laiku bija BMX, kā BMX. Mēs visu laiku braucām pa 8, nebija nekādas pustušās barjeras braucot par 6. Šis, manuprāt, bija ļoti, ļoti, ļoti labs lēmums pārveidot šo formātu un sacensības vadīt tādā veidā. Neprasīšu tev detaļās, un droši vien arī to tu pats varēsi kādreiz vai pastāstīt, droši vien vai uzrakstīt, bet tās sajūtas, teiksim tās pat varbūt ne sajūtas, bet tā noskaņa galvā pēc tam, kad tas viss bija beidzies un viss tās pēc sacensību medicīniskās lietas, ar kurām bija jāsaskarās, šobrīd es tam tīri psiholoģiski jau ticis pāri, un kā tu šobrīd jūties? Es gribētu teikt, ka jā. Es, manuprāt, tiku tam pāri tajā mirklī pēc operācijas. Pēc operācijas tajā mirklī, kad pateica, ka operācija bija veiksmīga un viss ir ok, tajā mirklī, manuprāt, arī manā galvā šīs bēdas pazuda, jo grozies kā gribi, tā veselība ir svarīgākais, un tas rezultāts tomēr paliek sekundārs. Un, jā, tagad tiešām ārsts pateica, kad viss bija ok, tagad kur kāp ārā no gultas un sākam citu darbiņu. Jā, tā kā tas bija tajā mirklī, kad, es domāju, ka tas būs grūtāk, bet tiešām, jā, tieši es diezgan labi atceros tos, kad atnāca ārsti, pateica, kas ir izdarīts. Tā bija nākošā diena, pirmo dienu, es tā arī nogulēju, īsti neko nesapratu, bet jā, tā nākošā diena pārbaudīja, vai viss ir ok, pateica, ka ir viss ok, un tas tagad tu drīksti kāpt ārā no gultas, jā, tajā mirklī es sajūtos atkal labi, un jā, tad tas, manuprāt, tad es tai tiku tam pāri. Jo tie kritieni radīs, tas ir normāli, un tādu sporta veidu es esmu izvēlējies. Es noteikti neuzskatu, ka BMX pie kaut kā tur ir vainīgs vai Ričuks no Ričuka. Es nebaidos, un es gribu būt atpakaļ uz Ričuka, un es gribu pavizināties pa trasi. Tā kā tas manī nav mainījies, jā. Super, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kad tās tā pārliecība un tā pamatlietas jau ir palikušas, tas jau nekur nav pazudis. Tieši tā, jā. Kad veselība ir kārtībā, tas ir pats svarīgākais, un pārējais viss būs, jā. Vai šobrīd arī tev ir kaut kādas īpašas rehabilitācijas jāiziet, vai būtībā vairs arī es redzu ap kaklu arī vairs tev nekas nav, tā kā līdz ar to, vai ir tomēr kaut kādi specifiski vingrinājumi jāveic, vai kaut kādas vēl papildus lietas? Specifiski vingrinājumi nav, jā, ap kaklu šins man jau nav no 19. septembra. Diezgan labi atceros to dienu, ka aizbraucu pie ārsta un turēju īkšķi kaut viņš man šodien pateiktu, kad var ņemt nost, jā. Un, jā, 19. septembrī to noņēma, tad nedēļu vēlāk es sāku vingrot. Un līdz šim vēl projām tieši tāpatās vingroju. Īsti precīzi specifiski kaklam nekas nav, tā ir vispārējiem ķermenim, eju peldēt,
spēlēju discgolfu. Tā ir mana tagad aizraušanās un ļoti veiksmīgi, kad tā iegāja manā rehabilitācijas procesā tik ļoti labi. Un, kad tas Svaigā ir svaigā Jā. gaisā, tās ir garākas pastaigas. Un jā, tad tagad lielākā un svarīgākā lieta, no kā man vajadzētu uzmanīties, tie ir kaut kāda veida triecieni kakla rajonā, bet citādāk, jā, viss ir kārtībā. Un februāra beigas, marts ir laiks, kad ārsts saka, ka es varētu arī beidzot uzkāpt uz rīčuku trasējā. Super. Tad super. pēc tā es esmu noilgojies. Prieks to dzirdēt. Starp citu, kurš ir labākais disku golfa laukums, kurā tu esi spēlējis? Ir sanācis uzspēlēt visu kaut kur arī Amerikā, bet vismīļākais man būs laikam tepatās Valmierā mājas laukumiņš, kur es arī sāku spēlēt. Jā, tas būs. Vispār Vidzemē discgolfs ir ļoti izplatīts un populārs. Mums te pusstundas braucienā ir 5-6 laukumi, tā kā ir no kā izvēlēties. Ir diezgan liels čatiņš, jo mums izveidojies ir vairāki izbijušie BMX sportisti, kas mēs spēlējam. Un, tā kā jā, tā ir tāda tagad aizraušanās. Un kā tev ir ar klasisko golfu, ar parasto golfu? Zinām, ka Štombergam ļoti patīk. Reizi gadā vēl es aizēju uzspēlēt, patīkās, bet discgolfs ir bišķi aktīvāks. Discgolfs ir bišķi aktīvāks, tāpēc man tas palika tuvāks nekā. Jā, kaut kā man ļoti patīk, golfs ir ļoti forši, bet to es tagad atlieku bišķiņu vēlākam laikam, kad gribēsies lēnāk pakustēties. Tad būs golfs, tagad ir šitais, jā. Kristian, uz ko tavuprāt vispār šobrīd iet BMX tendences, BMX top braucēji, kaut kādas ātrumi palielinās vēl, tas jau pats pa sevi, jo BMX kļūst visu laiku ar katru gadu ātrāks un ātrāks. Kāds viņš varētu būt arī uz priekšu? Kādas tendences mūs gaida BMX-ā? Tā kā tu teici, BMX kļūst ātrāks, ir pastāst kādas vecākas video, tos pašus trases ir ļoti mainījušās. Grūti tā teikt, gribētu teikt, ka kaut kādu savu to foršāko skatu, manuprāt, BMX tagad varētu būt sasniedzis, jo mēs esam izgājuši visu kaut kam cauri trakām trasēm, vieglākām trasēm, lielais startkalns, mazie startkalni. Manuprāt, ka tagad BMX ir tādā foršā vietā un kad es gribētu, lai tas tāds arī tagad joprojām izstās, bet, manuprāt, tas, kas ir lielākais bonus sportam, kad nāk daudz jauni un perspektīvi sportisti, gan tepat Latvijā, gan Eiropā un pasaulē, jā, tad, manuprāt, ka tad BMX ir tiešām tādā labā vietā jauniem sportistiem, kur augt un kur izsisties, jā. Un skatoties par Latvijas BMX riteņbraukšanu, pēdējie, manuprāt, pāris gadi ir, manā skatījumā, ir gājuši uz augšu ievērojami šī sadarbības ar vadošajiem braucējiem, ko nevar nepamanīt. Liels prieks arī man pašam personīgi par to, ka gan Ivo, gan Olafs arī salikuši ir rokas kopā un iet vienā mērķī, un arī pārējie, manuprāt, arī tas restartiņš pēc Tokijas, manuprāt, ir bijis gan labs, un šobrīd mēs varam redzēt to, ka mums ir gan Langmans, gan Apels, gan Pedrauds, gan Emīls Mārtiņš Treimans, kuriem tas karoks droši vien būs jānes pēc tevīm tālāk. Es esmu super priecīgs. Jau arī šis sagatavošanās process man tādā veidā bija tik ļoti vieglāks, kad bija šie čaļi, ko tu nosauci, tepat blakām, ar ko kopā sparingot. Un BMX ir labās rokās, Edžus ir arī izcils treneris, un šī tagad savienība, kas mums ir izveidojusies starp Rīgu un Valmieru, kad sportisti brauc uz šejieni, mums ir tik lieliska trase, kurā trenēties, kopā aizvedīt treniņus, kad BMX beidzot, manuprāt, iet pareizajā virzienā atkal, un jā, es saku, kad rezultāti neizpaliks un viss notiksies, jā. Tā kā es uzskatu, ka BMX ir labās rokās. Jā, jau arī junioru panākumu, un arī es runāju ar Edžu Streimanu pavisam nesen, viņš saka, tas darbs arī, ko tas pats Kristers Apels šobrīd treniņos liek, un tas īsti
dod Dievs veselību, un tad tas noteikti arī atmaksāsies. Nē, čaļi ir malači, to var redzēt, es saku visu iepriekšējo un vēl gadu iepriekš, cik motivēti viņi brauca uz Valmieru, uz treniņiem, un jā, tas ir redzams rezultātos. Ja tas tā nebūtu, ja šī motivācija nebūtu no pašiem sportistiem, tad treneri var būt cik labi grib un darīt visu no labākās sirdsapziņas, bet ja nebūs šī atgriezeniskā saite no sportistiem, tad rezultāti nebūs. Bet šī mirklī visi sportisti ir gatavi darboties, un tad arī viss notiekās. Tu jau pieminēji par čaļiem, ka viņi arī tev bija sparinga partneri gatavojoties olimpiādei. Cik daudz, kā jums pagāja tie treniņi kopā, ko jūs kopā startiņas ņēmāt, droši vien visādas, kādi bija tie uzdevumi, pamatlietas, ko darījāt? Starti, braucām trasē, viens otru vilkām, dažādas sacensību situācijas, virāžās, viens ielien, otrs nometās. Tas ir tas, un tev uzreiz arī gribās vairāk uz to treniņu iet, ka tu zini, ka tur būs čaļi, ar ko uzsparingot, ar ko uzskrieties, ka tas nav tev vienam iet un trenēties un atkārtot viens un tās pašas lietas. Tā kā jā, tas bija noteikti, kas man atkal iedeva to ekstra motivāciju arī pēc Tokijas tā, ka tajā mirklī, kad tomēr neizdevās, un tad bija tāda pārdoma mirkļi, ko darīt, kā darīt. Un kad sāka veidoties šīs sadarbības gan ar Olafu un nāca juniori, tad tas bija tas, kas mani atkal pavilka, mēs dodamies tomēr uz priekšu, tā ideja ir. Un es arī uzskatu, ka es gribētu teikt, arī šī mirklī fiziskā ziņā es noteikti arī būtu gatavs smaukt un darīt. Palīdzēt tiem junioriem, vai ne? Jā, tieši tā. Bet vienkārši šī mirklī, jā, varbūt tā trauma nospēlēja bišķi lielāku lomu, kad bija jāizvēlās, ko es gribu darīt tālāk. Un, jā, forši, ka tas mērķis par olimpiādu bija izpildīts, tad tas lēmums nāca vieglāk. Un, tā kā jā, tas saku, noteikti palīdzēja tas, ka bija jaunie. Un ir arī forši apzināties, kad es varbūt tagad pakāpu soli malā, kad ir atkal tas kodols, kam ir tas kodols mums ir izveidojies un ka viss notiksies. Un es jau tepatās esmu, es noteikti vēl treniņos arī pabraukšu kopā un tā kā jā, es esmu priecīgs par to, kur BMX dodās. Tā kā jā, es domāju, ka viss būs un viss notiksies. Saki godīgi, kad pieņēmi to pēdējo lēmumu, kad jā, lietas punktu profesionālajai karjerai, vai tas bija pirms pašas olimpiādas vai pēc? Precīzi lēmumu es nepateikšu. Pirms olimpiādas tas noteikti nebija. Man vairāk tā ideja bija braukt Eiropas čempionātā Valmierā un mājās pabeigt, jā, kad tās varētu būt manas beidzamās sacensības, kad mājās arī pabeigt uz tādas foršas nots. Un tad šī trauma pa lielam palīdzēja šo lēmumu pieņemt bišķi ātrāk. Jebkurā gadījumā es domāju, ka gan šodien, ko mēs izrunājam, gan arī, ko es arī rakstiņā par tevīm liku, tā karjeras tiešām izaugsme un viss tas tik daudzie čempionu tituli, kurus tu esi izcīnījis Latvijai un arī nesis mūsu karogu. Tiešām jau ilgus gadus tu biji vienīgais vai viens no retajiem. Jūs Helvija ilgus gadus bija divatā vispār, kas nes to elites karogu un būtībā pārņēmāt to stafeti no Stromberga un Edža Streimaņa, kad viņi beidza. Paliks tiešām tādā profesionālā sportista atmiņā, kā tiešām tāds kārtīgs cīnītājs un tam, kuram vienmēr rūp, kas notiek Latvijas BMX-ā un vispār Latvijas velosportā kopumā. Varbūt no manas puses vēl tāds nobeidzamais jautājums par tavu treneru karjeru. Pastāst, varbūt, kādi ir tavi audzēkņi, cik daudz tev viņi ir un varbūt jau lielākie panākumi taviem jaunajiem braucējiem. Tas pulciņš aug. Darbojos jau, sanāk, ka 3 gadus, manuprāt, un sāku ar maziņu grupu un ir jau izaugusi jau diezgan lielāki tā, kad vienā grupā šie sportisti nesanāk, ja tiek sadalīts jau vairākās.
salīdzinoši veiksmīgs bija pagājušais gads. Pie manī tagad trenējas Bruno Vanaks, 13-gadīgajos 2. vietā Latvijas čempionātā. Tur parās šī paša vecuma grupā Emīls Brīkmanis, 3. vieta Latvijas čempionātā. No šī gada pie manī trenējās Adrija Stromberga. Šie jaunie sportisti nāk, un ar tiem ir prieks darboties, ka tu redzi, kad sportisti deg un viņiem interesē un viņi grib. Tad arī man kā trenerim ir vieglāk strādāt, un šādā veidā lēnām arī šie panākumi parādās. Jā. Šīs gads arī noteikti būs īpašs ar to, ka Valmierā notiks Eiropas čempionāts. Arī taviem audzēkņiem un arī tev tas būs ļoti īpašas dienas pavisam noteikti. Vai arī savējiem mēs uzlicis to kā tādu sezonas galveno uzdevumu šogad? Viennozīmīgi šī gada vispār kalendārs ir tik ļoti pateicīgs. Eiropas čempionāts Valmierā mājās, pasaules čempionāts Kopenhāgenā, kas ar tepatās Eiropā, pa lielam mums tepatās kaimiņos. Tā kā jā, šīs divas sacensības arī ir tas, kā mēs gatavosimies. Un tas būs tas galvenais mērķis, jā, protams, aizķerties kaut kur un pacīnīties par fināliem un godu piedestālu. Ok, Kristian, es tev teikšu tiešām lielu paldies. Es domāju, ka mēs stundu parunājām par daudz interesantām lietām. Noteikti, ka visu nekad nevarēja izrunāt, un arī šodien daļa palika varbūt neizrunāta, bet es domāju, ka tādas stundas garumā varam arī nopaļoties. Man pašam bija ļoti interesanti ar tevi parunāt, un tas, ko, kā jau es tev teicu, novēlu, ir pats galvenais veselību. Otrām kārtām motivācija, tāpat kā līdz šim ar tādu pašu dzirksti ar jauniem strādāt. Un, kas zina, varbūt aizvadīt vēl kādas mačus pašam kā braucējiem. Tā kā to es tev arī novēlu. Paldies. Super. Paldies visiem riteņgalvu skatītājiem, un nākamajā epizodē jau atkal kāds interesants un saturīgs viesis mūs gaida.